Tā kā, jā, šodien ir tā kā ir. Nu, no copas viedokļa, nu, galīgi švāki. Tur ir kaut kāds īpašais. Viņas abas divas ir tāpat grūti noķert. Tagad es organizēju to, lai jums būtu, kur atnākt, atbraukt, pamēģināt, sacensties, pamēroties spēkiem. Nākamais posms. 3. ja nemaldos. Jelgava bija. Rīga bija. Tagad ir Jūrmala dubulti. Viss, protams, kaut kur capē. Pulkstenis mums šobrīd ir 2:20. Re, kur ir atbalstītāji. Plakāts nolikts, lai neaizpūš. Telts. Zariņš teica, ka viņa tur kaut kur esot lejā pie moliņiem. Tā kā es dodos uz turieni. Man ir pavadonis līdzi šodien, ka karsts laiks mašīnā nevar atstāt. Tā kā ejam skatīties, kur viņi makšķerē. Nu, te ir pilnīgi totāli pilsētvide. Stāv pie luksofora. Beidzot, es arī bišķiņu kadrā kādreiz iekļūšu. Iesim, paintervēsim cilvēkus, parunāsim ar Zariņu, pastīsimies, kas notiek, un tad jau skatīsimies, kā viņi finišē. Beigās satiksim. Šodien netiesā? Nē, Ančevska kungs tiesā šodien. Ā! Strītā es pats piedalos, es laivās nelienu. Kāpēc? Krasta copa tik foršā. Kāpēc? Pirmkārtām ļoti veselīgi pastaigas ir ļoti daudz. Un forši. Forši. Nav jāsēž visu laiku laivā, visu laiku kustībā. Ņemies, daries. Super! Kāda tev šodien gāja? Baigi smagi šodien ir. Atkal? Atkal. Kādā ziņā, kas laika apstākļi neveicās, mānekļi ne tie? Es nezinu, ja tā godīgi, kas nav īstais. Kārma laikam šodien nav īstā, kur ir aprāvos. Nu, viss forši. Tā kā, nē, šodien nav mans. Jelgavā tev tur bija medaļa, ne? Jelgavā viss sakārtojās pēdējā stundā. Nu, tā pa lielu. Kā citiem šodien es dzirdējis? Baigi smagi arī. Arī, ja? Jā, bet tā pa vienai, pa divām kaut ko salasa, bet baigi smagi salasa. Kur jūs lielākoties copējiet? Šitien te kaut kur vai? Lielākoties, man liekas, mēs esam visur, bet tie, kas ir top čaļi visi, vai nu viens gals visām laipiņām, vai nu otrs gals visām laipiņām. Tie, kas ir top čaļi visi. Nu šodienas jau zandarts arī var? Var. Bet arī? Man liekas, ka neviens nav ieskaitē bijis. Pat ieskaitē jūs šoreiz ņemat, jā? Nē, viņi iet ieskaitē, bet man liekas, ka neviens neko nav noķēris no zandartiem. Man tā liekas. Un šitais viss tas tavs aprīkojums, jā? Šitas tās ir tikai daļa. Nerunāsim par to, kas vēl mājā palika. Nē, es runāju vienkārši par mačiem, jo es zinu džekus, kas uz laivās kāp, viņi tur... Laivās savādāk. Viņi tur ir viss līdzi, džakūzi ieskaitot. Tāpēc ir tā laiva copa ir... Nu, ir varbūt 8 somas, 9 līdzās strītā. Cik tu vari paņemt? 3 kastes. Tu paņem savus top mānekļus un malc. Tas ir tā kā suni līdzā paņemt. Jā, šobrīd. Vienu un viss. Vienkārši karsts laiks nevar mašīnā atstāt. Nevajag. Viņam patīk, laikam viņš gribētu ķert tos māneklīšus. Nu, var jau likt pakaļ ūdenī. Nevajag, vienreiz viņš gandrīz aprīja oblerī. Tad nevajag. Nevajag. Tā kā, jā, šodien ir tā kā ir baigi karstā diena, bet, nu, tie, kas tur treniņos, saka, treniņos bija labāk sacensībās, bet tas ir kā vienmēr sacensībās ir sliktāk nekā treniņos. Nu, ja šitie paši cilvēciņi, kas te ir staigājuši pāri, ir bijuši treniņos un to visu ir nostaigājuši, un tad ir, protams, ka ir smagi, ja zivs jau ir bišķiņ kaut kur sadurstīta, tad grūti, protams. Bet visā visumā diena forša? Diena forša, tikai tas, nu, no staigāšanas viedokļa, ka ir baigi forši, bet, nu, no copas viedokļa, nu, galīgi švāki. Galīgi švāki. Man pašam ir viens zemmērs asaris, nu. No cik asaru skaita? Asaris ir no 15. Viņš bija
puses Nē, nu, tik maz viņš nebija, bet nu, viņš Rādīšu, bija 10 ar kaut ko, nu kaut vai 12 centimetri viņš varēja būt. Nu, tas... Traumēja asari un ar to arī viss beidzās. Nē, uz olīdu atlaid viņš aizgāja, tā kā tur pret manīm pretenziju nekādu. Tas būs taču dzīvotājs. Bet tu mēģināji ko spiest uz līdaku, uz asaru vai Es no rīta puses spiedu tīri līdaku. Tā bija laikam arī kļūda, jo tie, kas saķēra, tie ļoti daudz saķēra no rīta. Pēc tam es pārslēdzos uz asari. Tad es sapratu, ka baigi nekas tad dišs nav. Tad es pārslēdzos apakaļ uz līdaku, jo, ja līdaku paņems, vienu līdaku dod daudz vairāk nekā tas asars, jo viņas abas divas ir tāpat grūti noķert šodien. Skaidrs. Padomi kādi? Braukt mājā? Braukt uz trēniņiem? Jo man pašam trēniņu nebija, tas arī baigais ir mīnus. Bet, nu, labi, Jūrmalā mums mači jau cik 3. gadu pēc kārtas. Tā kā, nu, tāpat jau it kā tās lietas jau ir zināmas, bet, nu, tāpatās, ka ne viss strādā, kā gribētos. Ar ko tu ķer šodien? Šodien čateris ar gumiju galā. Čateris, man liekas, no džekāļa, bet, nu, man liekas, nav šeit nav starpības. Var arī to pašu noiki likt vai visus populāros. Ir kāds, kas salas, es vēl neesmu dzirdējuši čaļus, tie, kas ir reāli arī izvilkuši. Vienu satiku, kas līdaku izvilka, viņš teica arī uz čateri. Tā kā, nu, mēģinam atrast to kombināciju, nu. Jo čateris jau it kā, nu, līdaku māneklis, asaru māneklis, nu, jāmēģina. Un kāds jau varbūt izšaus. Mēs palikām pie kādas domas. Labs jautājums, pie kā mēs palikām? Pie kaut kā mēs palikām. Tad tas čalis arī, laiviņa aizbrauc. Pēc, ka šitā aizbrauc kāda lielā laiviņa saceļ šitādus ārprātu, tad sākās copa parasti. Nu labi, es laikam stāstīju par to, ka pēdējās 2 stundas tagad atkal, mums laikam 2 stundas ir palikušas. Atkal pārgāju uz līdaku, jo, ja līdaka būs, viņa būs noteikti lielāka, un tur lielāka varbūtība viņu noķert. Bet, mēs runājam, vai tu staigāji riņķī vai nestaigāji? Staigāju, jā, es biju aizgājis līdz tur, kur ir tie skursteņi 2. Līdz turienei, un tad es nācu apakaļ. Un tad es sapratu, ka varbūt tā bija kļūda, ka varbūt vajadzēja vispār iet uz citu pusi. Jo Jūrmala ir tādā ziņā ir interesanti. Aizgāju uz nepareizo pusi, viss pats vainīgs. Tā bija pagājušajā gadu čaļiem, tā ir šogad, kur šogad es pats šito trāpīju, kad uz nepareizo pusi aizgāju. Bet tie, kas aizgāja vēl tālāk, tie tur arī kaut ko viņi arī salasīja. Tur es zinu, ka pašā galā Ivans bija. Un Ivans, cik es zinu, viņš tautas klasē ir vai nu pirmais, vai nu tūtā. Tā kā, nu, malacis, bet Ivans ir vietējais. Vietējiem mājas trasi, kā Paureši saka, vienmēr vienkāršāk, bet, nu. Bet šeit tad jau izšauja arī tādi čaļi. Tā kā reku tie, kas māka noķert, kas pagājušais bija pirmie, tie laikam arī šobrīd ir pirmie šī posmā. Tā kā, nu, tie, kas māka, tur nav arguments, mājas trase vai nemājas trase. Tā jau ir. Cik vispār šodien dalībnieki ir? Man tautas klasē ir 25. Es esmu šobrīd apaļā 25. vietā. Tā, ka viss slikti. Sportā bija kaut kāda laikam 15, varbūt bišķi vairāk. Tā precīzi, baigi grūti pateikt. Un jaunieši kā vienmēr pilns tur ir. Un vienā brīdī bija tā, ka man jaunieši nostājas vienā otrā pusē un nav kur iemest. Man liekas, forši no jauniešiem tas ir, visiem ir laivas pieejamas, ne visi paņem līdzi vienmēr, un tad šitais ir kaut kas tāds, ko viņi var darīt individuāli. Bet krasta copa ir tāda ļoti interesanta lieta, jo tur var iemācīties lasīt ūdeni. Lasīt tās zāles, kur tā zivs varētu būt. Jo, piemēram, es nezinu, vai eholoti varēs baigi noteikt tur pusmetra dziļumā, ka tur atrodas līdaka iekšā. Jā, eholoti diez vai to pateiks. Bet tāda krasta copa to iemāca, kur tad, kad viņa nav dziļumā tā līdaka, tad viņa kaut kur ir šeit. Un vienkārši meklē rokā. Jā, baigā klasika, tā kā, kā to darīja pirms 100 gadiem, tieši tā to dara tagad. Tieši tā. Nav tev nekādi pribambasi, kruķi, verķi un vēl viss kaut kas. Bet viņi arī, zālēs viņi baigi nepalīdz, cik es zinu.
Tas varbūt jāuzprast šitiem čaļiem, ka lielās laivas. Varbūt, ka viņi māk arī caur zālēm lasīt. Bet tas, ka tu iemācies lasīt tās visas, tāpēc arī, tas ir tāds, kaut kā liekas bišķi mierīgāks tas viss. Laivās tomēr tas viss ir ātrāk, stresaināk. Degviela. Pārsvarā jau sportistiem viņiem, man liekas, stresaināk ir, jo kad tu viņus paskaties, visi baigi sastrešojušies ir. Tā, ka ritīgi, tā, ka ārprāts galvu griež nost. Strīteri tāda nav, būs, nebūs. Cik tev krastā vispār paliek to mantiņu, mānekļu? Cik ir norauti? Norau, jā. Šodien es esmu norāvis varbūt 2 atvadas. Šodien ļoti maz. Šodien ir maz, bet es arī nemetu iekšā, jo Lielupi ļoti interesanti, ka šeit ir tāda kāns iekšā, un ja es mēģinātu dabūt zandartu, tad katrs otrais būtu rāviens nost. Jo tā kāns tur ir tiešām ļoti asa, bet arī trāpīgi, 2 norāvu šodien. Bet tas nav tik sāpīgi. Nē, tas bišķi. Forši. Runājam, cik jau kaut kā 20 metieni. Es nezinu, es visu laiku gaidu, ka tu kaut ko noķersi mums uz kameru beidzot. Beidzot. Šodien vēl viens asaris visas dienas laikā. Nav tā, ka būs baigi beidzot, ka man baigā ticība būtu sev. Varbūt kā mēs ar suni Laimu atnesam. Bet neizskatās. Tur šodien vairāk bija tā, ka es garām gāju Lūškungam laikam. Un es tieši piegāju, es saku, tu drīz tas tev blakus otrā pusē. Viņš saka, jā, nav problēma. Un viņš tieši noķer zivi. Tā kā es esmu laikam tas, kas visiem šodien atnes zivi. Man kabatā pārokās ir vēl citas krāsas, tumšākas, gaišākas. Ja vēl pārokās, gan jau vēl ir. Māneklīši kaut kādi mazie reku vēl ir. Tā kā krāsas ir dažādas, bet šodien bliežu čaterīti. Pagaidām kaut kā nestrādā. Lielāku, mazāku, ar gumiju, bez gumijas galā. Visi sādi mēģina. Kā tu esi no tiem, kas visu laiku pieturās pie viena un visu laiku vienu mēģina vai maini regulāri? Tāds man bija pirmais gads. Pirmajā gadā es sapratu, ka tā ir drausmīga kļūda. Ir mānekļi, kuriem tu tici. Vienā nāc pārunā pie kameras! Sākās. Redz, tā viņi visi, Un tad tu saproti, ka tev ir tie top mānekļi, kuri ir pārbaudīti, kuri reāli strādā. To pat arī šodien man Rinalds, kas ir strītā, kas Latvijas čempī. Viņš ir bērnu staigā apkārt, viņš nepiedalās. Bet viņš bija atnācis, pasēdēja, papļāpājām, tas tādā ziņā tā forši. Un ir tie pāris mānekļi, ar kuriem tu tīci, ar kuriem tu mauc. Kuri reāli arī viņi strādā, varbūt strādā tikai tev, varbūt citiem pat nē. Un to viņiem arī mauc. Nav tā, ka vajag 8-9 somas līdzā. Tāpēc tas strīds ir tādā ziņā interesants. Jā, šodien asari, protams, atvada, līdaku mēģinu, rots un čateris. Cik es esmu vazājusies līdzi un filmējusi, tad ir, manuprāt, tos makšķernieks iedala 2 daļās. Tie, kas histēriski visu laiku maina, tur 2 metieni maina. Un tad tā kā mūsu Arvis, kurš tikai ar savu basaru, principā tikai vienu, viņš tam māneklim tic un viņam arī uz tā ķerās un citiem neķerās. Jo man liekas, arī katrs to savu atrod un viņam tā individuālā spēle kaut kāda, kas tam konkrētam māneklim strādā. Es nezinu, kāpēc tev safilmēja bez galvas tikko. Ir individuālā spēle, piemēram, ir tā, ka katram tas rokas, tas uzsitiens, tas tvičiņš, viņš ir savādāks. Un tas māneklis var nostaigāt kaut kā savādāk. Un tai zivī varbūt tieši tas uzrunā. Cits varbūt to tā kaut kā jēlāk, cits varbūt asāk. Un tad kurā dienā kā vajag? Un tas sanāk, kuram ir paveicies to savēju atrast, tam visam ir kruta. Jā. Tam, kam nav paveicies to savēju atrast, meklē. Tas joprojām meklē. Histēriski maina tos mānekļus, raustās un... Tev nav tā, ka, piemēram, es arī novēroju citiem, kad tur sāk copēt, un tad pirmais metiens, jau ir šitais te maņticība tāda, ka sliktie to pirmo noķer. Jā. Tad tas būs arī pēdējais. Mums tā bija vesela sezona
ar Arvi, ka mēs pirmā reizē laivā, pirmo reizi filmējam, pirmais metiens, pirmā zivs, un tad visu sezonu mēs vispār vairs neko nenoķērām. Es viņam iesaku, varbūt, es viņam varu ieteikt, lai viņš pirmo metienu, to varbūt krasta copē iemācās. Arvi, special for you. Tu kā pirmo metienu taisi, tu varbūt pamēģini tā. Un viss, un gatavs. Un tad var maukt tālāk. Un tad tas nestrādās vienkārši. Es novēroju, man arī ir bijis, nav bijis daudz, bet ir bijis tā, ka pirmā metienā noķer un pēc tam ir viss. Jā, ko es gribēju teikt, un redzi, un tad kaut kādi 5 metieni, un tad nekas nenotiek, un tad zinu cilvēkus, kas psiholoģiski met mieru. Nu, tā kā viņi jau ir padavušies, un viņiem ir tāds, un viņi tā kā vairs necenšās, tev nav tā? Bet tas nav pa sportisko. Tu kā sportists, tu nedrīkst padoties. Ja šodien es esmu labi tur vienu mazu asarīti noķēris, bet ja es visu padošos, tad arī to tas beigsies. Ja es nepadošos, tad man ir liela iespēja noķert vēl kaut ko. Varbūt es arī nenoķeršu, bet Dievs ar viņu. Kā sanāks, tā sanāks. No mantojuma tev par to neizrakstīs. Tas gan. Arī no jūrmalas ārā neizdzīs. Es ceru. Tad mēram staigā apkārt un prasa, jūs kaut ko noķērāt, nenoķērāt, tā ka nav nekā, viss projām. Reku, tagad kaut ko pamainīšu. Varbūt, ka krāsa nebija īstā vai vēl kaut kas. Liksim uz kaut kādas... Tā ir, ka kabatās salīja. Liksim uz garas astes kaut ko. Varbūt vajag, lai viņš vairāk tur paspēlē vai vēl. Neatstājam mašīnā. Ko tu sūdzies? Bet tāpēc jau arī, piemēram, tie treniņi tādā ziņā, kad ir tie mānekļi, tie treniņi, un tad tas beigās arī tas saliekās viss kopā. Jo treniņos arī, kaut kas nestrādā viens, maini kaut ko, pamēģini citu. Un tad tu izstrādājās tie savi mānekļi, ko malt. Un tad iznāk, ka visrakākais jau makšķerniekiem tas neko jau veikalā nevajag. Un ieiet veikalā un atkal nopērk 3-4 mānekļus. Ir tev tādi, ko tu esi nopircis un vispār nekad neesi lietojis? Jā. Pārsvarā jau iepakojums ir priekš tiem pašiem makšķerniekiem. Bet ir tā, ka tu viņu pēc tam atrod, bet man ir šitāds māneklis, kāpēc es viņu neesmu pamēģinājis vispār iemest? Bet pārsvarā jau ir tā, ka tojos godīgi 90% gadījumā nav nekas labāks tur par to iepriekšējo, vai viņš ir tur tāds pats vai vēl. Pārsvarā jau viss ir atrasts. Šādi tad paliek tie 10%, no 10 mānekļiem viens izšauj. Kas ir, šitas ir kaut kas super labs. Bet nav tā, ka, piemēram, viņš izšauj konkrētos apstākļos, konkrētā vietā, un tu pēc tam tici un mēģini visur? Tā arī var būt. Tā arī, un tad sanāk, ka viņi ka testē to mānekli. Šī vietā viņš strādā, citā vietā viņš nestrādā. Tas pats, kas ar krāsojumu. Rīgā un Lielupē ir savādāks krāsojums, kurš strādā. Tā, piemēram, es esmu novērojis. Varbūt kāds man tūlīt pateiks, ne, tā nav. Bet, tā es esmu novērojis un... Tas tā kā Basara forever, ja? Nav tāds Basara forever. Jo arī Basaras krāsojums, cik es zinu, tur ir tikai viens, kas ir baigi labais. Jā, Arvija. Arvija krāsojums. Bet cik es esmu mēģinājis ar Basaru, nē. Tu nemāki vilkt viņu? Es viņu varbūt nemāku vilkt, varbūt tur ir kaut kāds īpašais... Seksīgs. Arvija! Hopā! Un tad ir galā līdeka. Tu līdz kaut ko noķers. Tā var gadīties. Jo tas ir tas īpašais tā, ko līdeka... Jo tur varbūt arī, ka līdeka nav kaut ko tādu gaidījusi.
wish I could give you up, but you're my new favorite drug. Enter into my blood, run with my toxic love. Look how you make me happy. You take a hold of me. You take a hold of me. I wish I could give you up, but you're my new favorite drug. Enter into my blood, run with my toxic love. Look how you make me happy. Taču labi atradāt, ne? Jā. No manis sauc Gustavs. Šodien no rīta puses gāja daudz labāk, bet nu bija te mazāki mēriņi. Kopā man ir 9 zivis un tikai 2 mēri, kas nu viens smukulīts šāds. Bet nu, es domāju, mums vēl ir ap 2 stundām. Domāju, ka kaut ko paspēsim savilkt vēl. Man liekas, ka 1 stunda. Vēl 1 stundu. 3 pulkstens ir. Jā, nu tad 1 stundu. Un tad es domāju, vēl kādas 2 gribētos dabūt, un tad jau būs forši. Tu pats arī startē, ja? Jā. Vai tu ir jauniešiem kopā? Nē, es piepalīdzu mazliet, bet arī pats startēju. Kā jauniešiem iet šodien? Oto mazliet čābīgāk. Freivalds vispār. Oto mācās vēl, bet viņam iet labi viss. Viņam ir bijušas copes, bet ir labi. Dāvidam arī ir viss forši, bijušas zivs. Viņš kaut ko tur montē šobrīd. Jā, šobrīd pārsienās. Jūs tā kā daudz staigājāt uz riņķi vai jūs tepat kaut kur? Pirms kāda laiciņa mēs padevāmies, principā. Bet, nu, bija, es domāju, uzlikām citus mānekļus un domāju, tagad būs labi. Ko? Tev vajadzēja šautautot savu čēnu. Šautauts, jā, savu. Kur tiktukam rēns? Visas zivis jālaiž vaļā, ja? Jā. Kas tikko ar mani notika? Tas asars domā. Jūs tālu gājāt vai kaut kur te patās? Mēs bijām līdz pašam galam, kur tā pļaviņa ir. Un tad līdz tēnē aptē. Cik jūs kopā tad beigās kaut kāda vieta jums sanāk vai jūs? 10 varbūt būs, ceram. Bet, nu, jā, bet, nu, tās vietas jau neko īsti nepierāda, godīgi sakot. Prieka pēc? Nu, jā. Viņš vispār kompānijas dēļ atbrauc. Bet, nu, es teiktu, ir reiz, kad noveicās, reiz, kad nenoveicās, ir atrod vietas, neatrod vietas, un tad ir mainās tās. Tu tā kā vietējais vai nē? Pilnībā nē. Jūs neesat pat vietējie, nē? Es pirmo reizi vispār Jūrmalā. Un kā patīk? Nu, godīgi sakot, ne īsti. Labāka Jūrmala Rīga. Te tā pilsētas vidi neliekās tāda. Nu, pilsētīgi īsti. Bet, nu, slikti nav. Kas tev labāk strīcē no laivām? Strīds. No Kāpēc? laivām. Nezinu, laivi tāds piebrauc, nav ir. Šeit var forši izsteigāt visus. Pa zālītēm izmetāt forši visu nano. Viesturs teica, ka iemācās tādā veidā ūdeni lasīt. Jā, apmēram arī. Tur ir par labāk iemācīties no krasta. Un tad, ja māki no krasta, ir vairs no laivas. Tev ir arī kaut kāds sociāls tīkli, TikToks vai? Jā, TikTokā. Kur tev meklēt? Man var atrast Gustavs saka. Kā? Gustavs un beigās vēl saka. Saka Gustavs. Jā. Tā kā piesakojiet Gustavam, viņam tur saturs pāri. Jā. Copi. Un būs noteikti arī video. Super. Tagad aizgāju smuka līdeka, kamēr jūs tur bijāt ar jauniešiem papļāpāties par asariem. Pārgāju uz no čātera, pat vietu neizmainīt, kur es te stāvēju, te es arī esmu. Pārgāju uz atvadu, ļoti mazu mānekli, un uz viņu paņēmu līdeka, ko es te čāteru visu dienu
nu labi, ne visu dienu, bet pusstundu, kamēr mēs runājam, viņu toču mēģināju dabūt. Un paņēma un, protams, aizgāja. Un tad vēl tāds maziņš asarīts pieķērās. Tas bija mega asars, zelta vērts. Jū. Bet, vismaz mēs zinām, ka viņi te ir, ka viņi varbūt ņem. Tad tik jāmēģina turpināt līdz kaut ko noķer. Zariņš atkal kaut ko dara. Atkal es. Red Bulls Jūrmala 1. jūnijas Bump Street Fishing Leagues jau 3. posms. Šoreiz sanāk Jūrmalas ūdeņu lielupe, ķeram līdekas, asaru zandarts. Un kā parasti pierādās, ja ir bijuši treniņi, ar zivīm visa labi. Un tiem, kas ir tur tā kā līderos, ir fantastisks rezultāts. Tur ir pa 3 līdekām, pa 10 asariem, zandarti. Viss notiek. Un tagad jau gaidam dalībniekus finišā pēc pusstundas. Tad jau apbalvošana. Kas tev motivē to darīt visu? Tu katru sestdienu, svētdienu kaut kur esi, kaut ko dari? Es visu laiku rotēju pa Latviju. Pagājušo nedēļu mēs bijām Ventspilī Liepājā. Mācījām bērnus, jauniešus, pieaugušos, kā ko ķert, kā vieglāk. Tagad, ir street fishing, bet street fishing jau mums radās laikam 3 gadu atpakaļ, jo mums ir biedrībā ļoti daudz cilvēku, kam patīk krasta, cop, spinningošana no krasta, un mēs uztaisījām priekš sevī. Tā kā pasākumu. Beigās tas pasākums ir kļūst pa lielāko Baltijā. Šodien pagājušais bija arī kaut kāds rekordliels skaitlis. Es par Rīgu runāju 1. posmu. Kā šodien ir? Patreiz šodien ir bišķi pāri, man teiks, 70 dalībnieki. Nekādīgi nesanāk tikt pāri 100, bet varbūt arī nemaz nevajag tikt pāri 100, jo sanāk tā, ka pa tiem 3 gadiem ir atlasījušies gan jauniešos, ir spēcīgākie, tur jaunieši ir tik krūti, ka viņi izbāž pieaugušos. Mazi puikas ķera labāk nekā lieli džeki. Tautas klase tur tā pa vidam, un sportā ir palikuši sporta ieskaitē tādi, kas ir ļoti līmenī. Bet tāpat nāk jauni klāt, kāds aiziet projām, kāds atnāk, un visu laiku tas sastāvs maisās. Bet dalībnieki ir daudz. Vai pašam laivā negribās, kur tu šogad pats startēsi? Es startēšu nekur. Nepiedalīsies sacensībās? Nē, pagad, nekur. Es pats tā kā organizēju, man visu dienu nav ko darīt. Es vienkārši pastaigāju, paskatos, ko tā kā tiesnesis savā ziņā pastos, ko dara dalībnieki. Pats pamēģinu kaut ko noķert. Bet vai es pats šogad kaut kur startēju? Nē, es nekur nestartēju. Latvijas čempionāti? Nē, es tiku vaļā no tā, paldies Dievam. Es negribu. Es atnācu uz sporta copi tikt Latvijas kausā. Ka viņš bija Latvijas kausa, tagad tas ir Garmins, tur ir cits nianses, par to mēs nerunāsim. Es atnācu uz sportu, lai tiktu Latvijas kausā, medaļās. 2 gadus pēc kārtas es to izdarīju, kas ir neatkārtots Latvijas kausa rekords. Un tas man bija mērķis, kāpēc es eju uz sportu. Tas nebija viegli, tas nebija vienā gadā, tas pakāpeniski. 2 gadu pēc kārtas es to izdarīju, un man vairs nav motivācija. Jo man nekad nav bijusi motivācija, maukt laivās, cīnīties par izlasi, braukt pasaules čempionātu. Es tur biju pagājušo gadu, un arī sanāk, kā izlases vadītājs kļuvu pa vicečempionu pasaules, bet es biju tikai kā izlases vadītājs. Bet man tas nekad nav bijis kā mērķis. Man bija tikai viens mērķis – Latvijas kausa, trīnieks. Tas bija izdarīts veiksmīgi, 2. vietas bronzas, 1. vieta komandās.
man vairs nav mērķis, man tas nav interesanti. Kaut kur uz ārzemēm tu skaties atkal? Nu, mēs, zin kā, mēs bijām aizbraukuši uz to Zander Pro Open kvalifikāciju Holandē, kur bišķi dabājām pa pakaļ, bet bišķi tur bija bišķi dabājām. Baigi dārgi pasākumi, nu, izmaksas ziņā tas ir reāli dārgi. Un vai es gribētu aizbraukt uz ārzemēm? Jā, bet vienkārši, nu, teiksim, atvaļinājums. Paņem nedēļu, 2 nedēļas aizbraukt to pašu Holandi, vienkārši prieka pēc, paķert dzīves. Nevis, ka tev ir jādomā, jātrenējās, jo tā sporta copa un treniņi, tā nav ikdienas copa, ka tu brauc, atpūties, skaties, vēro, nu, vienkārši atpūties. Nu, sportiņš tur ir, vakarā ir galva, ir uzpampusi no tā, kas tev tur jāsagramo ir. Tas nav, nu, ikdienā, jā. Tad mēs bijām Predatoru kapā, kur tikko ir Mārtiņš izkraus taisās ceļā šogad uz turieni. Viņam pārinieks šodien sāka tieši treniņus, jo tur no 1. jūnija drīkst spinningot no laivām. Nu, viņiem ir lieglums. Tur ir notikusi tāda situācija, ka nav bijuši lieti Vācijā, Alpos nav straume. Ūdens temperatūra, ja pagājušo gadu 1. jūnijā bija +10 grādi, tagad tur ir +20. Un Džeks pirmo reizi dzīvē Holandīpā noķēra 0 zīves pa visu dienu. 12 stundās 0 zīves. Es vēl ņirdzu, nu, kā es biju teicis, ka tur zandarti drīz pa ielām staigās, jo tur zandarti ir nenormāli daudz. Viņi visi pazuduši. Teiksim, braukt tur 2 nedēļas trenēties, aizbraukt tur atkal laikapstākļi. Ne tas, nu, uz ārzemēm aizbrauks, bet prieka pēc, mēs sacensībās. Mums reku ko darīt, organizēt vispār. Un tā principā tu rādi iespēju citiem sacensties. Jā, tagad es organizēju to, lai jums būtu, kur atbraukt, pamēģināt sacensties, pamēroties spēkiem un pastīties, kurš te var labāk. Kas ir nākamais, uz ko jāpiesakās ir? Nākošais, kur vēl īstenībā varēs paspēt pieteikties, bet būs nianse. Obligāti ir tāds mērlentes, uz kurām mēs mēram zivis. Viņas vairs nevarēs saņemt caur Omnivu, bet tikai atbraucot uz veikalu Ropažu ielā 45. Jo nākošajā nedēļas nogalē ir 2 dienu pasākums pa visu Latviju. Zin kā, bieži vien ir daudz raksta, zvana, tur Facebookos, komentāros, viss kaut kur. Nu jā, tur notiek pasākums, teiksim, Rīgā, Daugavā, ja? Nu jā, jūs jau tur vietēji, jūs zinat tos ūdeņus, mēs tur, es nezinu, nu, Liepāja, Ventspils no kaut kurienes, mēs jau tā nezinām, ja? Ot jūs atbrauktu pie mums, mēs jūs tur iespēja visiem. 2 dienas, visa Latvija, visi publiski pieejami ūdeņi. Tu vari būt no rīta Lielupē, vakarā Daugavā, no rīta 1 dienu Usmu, 2 dienu Alūksni. Tu 2 dienas vari darīt, ko tu gribi, noķerot 5 lielākās līdekas un 5 lielākos asars. Un tam vēl varēs pieteikties līdz piekdienai, bet tikai ar opciju, ka mērlētas saņem veikalā 7. 8. jūnijas. Un līdz 6. var pieteikties, atbraucot, nu, reģistrējoties ar makšķeru.lv un uzreiz braukt uz veikalu pēc mērlēnas. Jo mēs viņu fiziski nepaspēsim izsūtīt pa Omnivu. Nu, jo oficiālā reģistrēšanās beidzās rīt no rīta, jo tad mums ir laiks, nu, sapakot visu un izsūtīt cilvēkiem. No pirmdienas, jā, varam vēl reģistrēties, bet mērlēnas saņemam Rīgā veikalā. Ja tas apmierina, let's go. Tas būs interesanti pa visu Latviju 2 dienas. Un tur būs arī tiešraides studija, kur varēs Facebookā, YouTubā, TikTokā vērot, sekot visam līdzi. Tas nozīmē, ka jūs izmēģināt visādus dažādus citādus formātus un darat to, ko cilvēki prasa, ne? Zin kā, izgudrot kaut ko jaunu tagad pasaulē, nu, ir sarežģīti, ja viss kaut kas jau ir izgudrots un var nokopēt, teiksim, varbūt sakot, var nokopēt. Šāds turnīrs notiek Somijā jau entos gadus. Tur piedalās 900 laivas. 900. Cik tagad ir pieteikušies? Šāds turnīrs laikam 3. gadu notiek Igaunijā. Tikko viņiem bija, Igaunijā bija 129 laivas, ja es nekļūdos. Patreiz mums ir pieteikušās laikam 40 laivas, samērā maz, jocīgi. Bet, nu, tas ir 1. gads, testējam, skatāmies, nu, nākošais gadu turpināsim, gan jau būs vairāk dalībnieku. Nu, kas notika?
izskatās, vēl ir pāris minūtes laika, bet izskatās, ka mums ir zināma pirmā vieta sporta divīzijā. Matīs. Noķēris no krasta 3 līdekus. Iedomājies, tagad viņu var paspīt. Vienu līdeku. Vienu līdeku? Vienu līdeku Vienu. noķēri. 10 asari ar vienu līdeku. Kā tev tas izdevās? Paveicās šodien. Jā, man bija tā lielie. Cik tev bija lielākais? 30, 31, 30, 29, un laikam 28 arī. Kāda tev stratēģija bija šodien? Veiksme, tīri Tā kā veiksme. vietējais esi vai nē? Nē. Bija Bijām vienā treniņā, kaut kur mazliet uztaustījām, tad pēc tā arī gājām. Tagad tev bija konkrēta vieta jau, kur tu zināji, kur tev jāiet ir, vai Bija plāns, bija salikts, jā. ar kas tev, uz ko tev ķērās šodien visvairāk? Uz Empro mānekļiem. Beigās Empro Varda nospēlēja uz līdeku un uz asariem Empro Cik tev liela līdeka bija? 59 centimetri. Normāli. Jā. Priecīgs? Jā, ļoti. Tu jau iepriekš daudz bija piedalījies, vai? Tu teici, Jā, es dzirdēju, ka trešais pa gabalu tu teici, ka beidzot salikās. Jā, 3. gads. Nu, 2. pilnais gads. Kas Tad tev, beidzot arī piedestāls. tev labāk tas ielas strīds patīk, vai laivas arī, vai kas tev? Pašlaik strīds kādu laiku. Gan jau līdz laivām arī nonāksim. Un kāpēc tev tieši strīds? Nezinu, tā sākām un iepatīkās. Apsveicu. Paldies. Nu kā gāja? Rīgā tu biji pirmais. Rīgā pirmais, Jūrmalā, Jelgavā pirmais, šodien pirmais, 6. Atkal pirmais. Pēc tam mums ir ar pirmās vietas ieguvēja baigā spraigā cīņa, un tas man apgāja garām. Ar līdeku, un tad es vēl mēģināju dabūt līdeku 30 cm kaut kur pietrūkt. Jāstās īstenībā tabulā. Tev stratēģija nostrādāja? Nu, īstenībā ir tā, ka treniņi bija, es biju 5 treniņos. Un treniņi bija tādi, ka vienu brīdi ir, vienā dienā, otrā nav, nu kā jau Lielupē. Un nevarēju, es nezināju, ko darīt īstenībā no rīta. Vai nu uz līdeku iet vai uz asaru. Beigās aizgāju uz asaru un tajā vietā, kas vakar es biju treniņā, tajā vietā, kur vakar nebija, šodien bija. Cik ko tu galu galā noķēri? Aiztaisīju asaru sākumā ciet, tad līdeku. Un īstenībā ļoti labi čateri aizgāja beigās arī uz asariem. Uzaudzēja asaru izmēru. Tā kā tā. Cik tev bija lielākais? 25. Zandartu Zandartu nemēģināju, nē. pat nemēģināji? Nē. Nu, šodien 1. jūnijas, šodien jau var. Atklāšana, jā, bet šodien arī sacensības šodien, nē. Vajag spiest uz asaru un līdeku. Tu atkal izties noskrējies, tāpat kā Rīgā. Nu, tāpat kā Rīgā, tālākais gals. Tad tālākais gals arī parasti strādā, ja? Nu, tāpēc, ka tuvākie visi noiet treniņā. Viss ir izbakstīts, visas zivis, un tad jau jāmēģina iet uz tālāko. Bet šito nevar teikt, tagad visi ies. Principā sanāk, ka tev ir jābūt labā fiziskā formā, lai strītā dabūtu tikt uz piedestālu. Nu jā, es principā trenēju cilvēks, pats trenējos fitnesā, tā kā vienīgais jāskrien. Bet mums ir interesants dīls, varat panākt šurp. Mums pirmais starts bija Rīgā. Viss sākās. Reku internetā varēs ielikt, visu publicēt. Nu viss Izstāst, Jāni. beigas. Pirms vispār viss šis sākās. Mēs ar Jāni braucām. It kā par tām derībām, pareizi? Jā, nevis it kā, bet par tām derībām. No, Izstāst. es Ja ne? Jānis ar Jāni. Un mēs izdarījām tādu joku sarunājām. Ja rekur Jānis vinnē šogad strītiņa līgu, kopvērtējumu. Tas izstās, jā. Es jau gatavojos tam. Tad es atgriežos trenažieru zālē. Kā es agrāk biju, kad es braucu motokrosā, Blaķenēs, ka es dzīvoju trenažieru zālē. Tā kā man nāksies copi bišķi pamainīt trenažieru zāli. Bet piebildums visu gadu. Visu gadu, Tur mums jāuztaisa ir pirms un pēc bildes un video. Kā es piesakošu Latvijas fitnesa kanālu un kaut kam vēl. Un es atgriežos trenažieru zālē. Tā, bet tas viss notika īstenībā pirms BAMA. Mēs braucām uz koptreniņu, vai ne?
Un es tev kaut ko tur ņirgāju, kaut ko teicu, davai, ja es pacelšu, tad tā, ka tā. Un tad tu gatavojies arī uzvarēt nākamajos, ja? Nu, es gatavojos kopvērtējumā. Viņš jau Jānis jau arī mauc ar tādu mērķi, kad paņem gadu. Nu, es gribu, šogad gribu Īsāk sakot, tu uztraucies par Zariņa veselību. Jā, viņam vajag iet sportot. Viss pietiek veiklā sēdēt. Jā, reku fitnesa treneris. Nu. Toxic love, look how you make me happy. You take a hold of me. Ko? Grūtā diena Jūrmalā ir noslēgusies. Kā parasti viņa ir grūta. Jebkurš posms ir grūts. Mazliet treniņi, maķenīt biškiņa veiksmu un viss saliekās un rezultāti ir ļoti labi. Un, zin kā, Moška mums ir U18 sporta klase jāapvieno. U18 sportā iekšā, tur ir tik špīlere. Un tieši ar U18 jauniešiem mēs sāksim. 3. vieta. Es nezinu, tas ir reāli vārds uzvārds, vai tā ir Kļička, kā daudz mēdz ierakstīt, atvainojos. 3. vieta Jason Rotner. Aplausi. 226 punkti kopumā. Tā, 2. vieta. Šits laikam mums īstumā ļoti sen nav bijis, kad 1. un 2. vietai tīri teorētiski pēc punktiem ir vienāds punktu skaits. 298 punkti. Atveram nolikumu, skatāmies, kas tur rakstīts, kurš ir noķēris lielāko zivu. Tam attiecīgi būs 1. un 2. vieta būs 2. vieta. Un 2. vieta sudrabs Marks Daugulis, Lucky John. Lucky John. Visi ej bildēties, pasmaidi un sabildējies. Nākošreiz Moška būs 1, Moška 3, Moška Koka Baranka. Un neko, uzvarētājs U18 Semjons Cvetkovs. Jē! Arī 298 punkti, 2 līdakas, daudz asari. Kruta. Špīleri. Nu ko, aplaus U18. Džeki uzsmaidīs. Tautas klase. Viņš speciāli vienu posmu izlaid, jo viņš negribēja kopvērtējumā ielīst, ka mēs viņu iepihņējam sportā, bet mēs viņu varētu pēc tam nobalsot un tāpat nākošgad sportā iebāzt iekšā. 3. vieta Andis Freivalds. Mēs jau dāvināsim wildcardu uz nākošgadu sporta divīziju. Es jau tā domāju, tāpēc bija jāizmanto iespēja. Bet tas bija pēdējo sekundu lomas. Zin kā, kamēr māneklis ir ūdenī, tikmēr var noķert zivi. 2. vieta Jākaps Apinis. 156 centimetri kopā ir punkti. Redz, kā viestur tevi apurba, kā parasti. Un neko, 1. vieta tautas klasē Ivans Ponomarenko, 168 punkti. Bro! Apčiči, iedod roku. Jā, tagad ej, pasmaidi. Sapačēties. Jā, viņam jāiet.
Nu ko, ķeramies klāt nopietno špīleru divīzijai, sporta divīziju. Nu, viņi tur itīgi tur cīnījās augšā lejā, bet 3. vieta – bronza Marks Dimitrievs. Aplaus! Nav taču nogurums ir, ko tu gribi. Visu dienu asarus ķert, mēģināt noķert līdaku. Norē. Sudrabs. 2. vieta – Jānis Grunbergs. Nav bez tevīm jau vairs nekur. Es jau trenažieru zāli esmu abonējis jau tā kā mana copa ir beigusies. Tagad citas šteles būs jādara. Un ko? 1. vieta uzvara sporta divīzijā Jūrmalā. Matīs Aļēns. Beidzot salikās. Ir 294 punkti kopā. Es tev bišķi neaizdinu prom vienā vietā? Nē, Un arī balva no Red Bulla tev enerģijai nākošajiem posmiem. Ko?